Šīs reizītes tēma ir par to, kā mēs pieļaujam kļūdas un kā mēs varam sevi pasargāt no kļūdām. Tad, kad mūsos ir atvēries garīgums, dzimis un sāk attīstīties, tas priekš mums ir kaut kas jauns. Mums pavarēš tā kā jauni horizonti, jā. Sākam redzēt lietas savādāk, uztvert savādāk. Sāk parādīties jaunas maņas, jauni uztveres kanāli, jauni uztveres veidi. Mēs kļūstam jūtīgāki, visādus sīkumiņus pamanām un tā tālāk. Ja? Mūsos ir pamodies garīgums, kad mūsu dvēsele ir radusi kontaktu, savienojusies ar mūsu ķermeni un prātu. Mēs sākam mācīties klausīties dvēseles, sirds balsi. Un tad mēs ļoti, ļoti gribam arī dalīties ar citiem, jo tas ir tāds, kaut kas jauns, kaut kas tādi, bagātīgi, milzīgi iespaidu, un mēs gribam dalīties arī ar citiem cilvēkiem. Redziet, uz visām šīm lietām mēs skatāmies no cilvēciskās puses, no cilvēka kā personas, ja? Un mums tas redzes loks nav tik tāds, plašs, un mēs arī neredzam, nesaprotam to, ka mēs šajā ziņā pieļaujam arī kļūdas. Garīgas būtnes, viņas to visu redz daudz plašāk, tā kā daudz lielākos mērogos un tā kā skats no augšas, un tādā veidā, protams, var redzēt labāk. Ja, un šajā ziņā mēs pieļaujam arī kļūdas. Redziet, ar mums visiem notiek pārmaiņas. Ja? Mēs visi ejam cauri vienam un tam pašam procesam. Evolūcija, attīstība, ja? Mūsos pamožās garīgums. Kādam tas notiek ātrāk, kādam tas notiek lēnāk. Un mēs katrs esam ļoti dažādos līmeņos. Kā to varētu vieglāk saprast? Iedomājieties, kā planēta ir kā milzīgs okeāns, kā tāda liela ūdens bumba. Un tajā bumbā ir visi cilvēki, ja, kā dvēseles. Un šīs dvēseles atrodas dažādos dziļumos. Ir, kas atrodas pavisam dziļi, ja, okeāna dibenā, okeāna pašā apakšā. Ja. Ir, kas atrodas augstāk. Ir, kas ir vēl augstāk, ir, kas jau ir sasnieguši jau virskārtu, jau tikuši ārpus šī okeāna ūdens. Tātad mēs katrs esam ļoti, ļoti dažādos līmeņos. Jo katram no mums, tas ir arī atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, ja. Cik mūsu dvēsele ir jauna vai veca, kāda ir bijusi mūsu pieredze, un arī šis garīgums, jā, kādā līmenī mēs esam. Vai mēs esam pirmā klasītē tikai, vai tas ir pavisam sākums, mēs tikko pamodušies, jā, vai mēs jau esam kaut kur pamatskolas līmenis, vidusskolas līmenis, jā. Ir tādi, kas ir vispārībā jau ir tikuši ļoti augstā līmenī, un sasnieguši jau tādu kā universitātes līmeni, ja? Mēs katrs esam ļoti dažādos līmeņos. Un ar to mēs arī atšķiramies. Un līdz ar to arī mūsos esošās vibrācijas ir ļoti, ļoti dažādas. Jo tie, kas ir zemākā līmenī, tiem vēl ir diezgan daudz. Viņos ir vēl arī zemās vibrācijas. Tie, kas vidējā, tiem jau tās vibrācijas jau ir gan augstās, ir gan zemās, un arī var kristies, var pacelties, jā, var būt mainīgas ļoti. Tie, kas jau ir tikuši jau augstāk, jā, jau tuvāk jau okeāna virsmai, ja, tie jau garīgums ziņā ir jau pamatīgā attīstības līmenī, ja, kad viņi jau spēja varbūt tās augstās vibrācijas noturēt jau diezgan regulāri,
diezgan viegli viņiem tas izdodās, ja. Un tādā veidā mēs izejam, teiksim, mēs augam, attīstamies, un mēs tā kā pa kāpnītei ceļamies uz augšu. Un tad iedomājieties, ka tajā lielajā ūdens bumbā, kas ir zemeslode, ja, ka mēs, ūdenī, ja, tā kā uz augšu, ja, pa etapiņam, pa solītim ceļamies uz augšu. Tad, kad mums tas garīgums attīstās vairāk, ka mēs vairāk spējam un mākam noturēt sev augstākās vibrācijās, līdz ar to mēs sākam celties uz augšu. Un tie, kuri jau ir ūdens tā kā virspusē un sasnieguši jau diezgan spēcīgu garīguma līmeni, ja, viņi jūtas tik ļoti laimīgi, ja, tik piepildīti, un viņiem gribās dalīties arī ar visiem pārējiem. Arī ar tiem, kas vēl ir dziļi ūdenī, ja, vēl zemos līmeņos. Viņiem arī gribas dalīties ar viņiem, palīdzēt viņiem, ja, un stāstīt, un mācīt, un rādīt, un redz, kā ir tā un tā, bet katrs no mums atrodas tomēr savā līmenī, savā ūdens dziļumā. Tas tomēr arī ir jāņem vērā. Un tad, kad mēs aiz savas pārpilnības aizraujamies ar to visu, ja, un iesaistam arī citus cilvēkus, tādā veidā mēs sākam pārkāpt arī dažus visuma likumus. Tādu likumu, kā līdzīgs pievelk līdzīgu, ja. Tādas vibrācijas, kādas ir mums apkārt pievelk arī tādu vibrāciju cilvēkus, jo tas darbojās kā magnēts, magnēta likums, līdzīgs pievelk līdzīgi. Par to jau es esmu stāstījusi agrāk. Un tāpat arī var tikt pārkāpts šajā ziņā arī brīvās gribas likums. Kas tas tāds ir? Tad, kad Dievs radīja mūs, viņš mums deva, tā kā brīvu rīcības izvēli, ja, ka mēs paši varam izvēlēties brīvā griba saucamā. Ja, un Dieviņš mums piešķir šādu pilnvaru, un tad, kad mēs vēlamies dalīties ar citiem cilvēkiem, mēs viņus, tā kā savā veidā varbūt pat piespiežam, un līdz ar to pārkāpjam šo brīvās gribas likumu, jo katram cilvēkam tāds piemīt, un viņš pats izvēlās, kas viņam ir vajadzīgs, ko viņš grib, un kas viņam nav vajadzīgs, jā, un ka mēs uzspiežam citiem cilvēkiem, līdz ar to mēs pārkāpam šo likumu. Vai arī tādā veidā var teikt, ja, ka nevar nevienu cilvēku padarīt laimīgu, vārdarbīgi, piespiežot viņu. Jo katram cilvēkam pašam ir jānokļūst līdz atbilstošajam līmenim. Katrs šo attīstības posmu iet savā tempā, atbilstoši savām līmenim, savām spējām un savā ātrumā. Katram tas notiek dažādi, un mēs nevaram citus cilvēkus, jā, piespiest, tā kā pievērst tam, jā, redziet, ir šitā un šitā, un es gribu dalīties, un es gribu tev parādīt un mācīt, jā, jo katram ir savs ceļš ejams, un katram šis ceļš ir savādāks. Un arī laiks, ko tas aizņem katram, ir kāds, kas to sasniedz ļoti īsā laika termiņā, jā, bet kādam varbūt ir vajadzīgs diezgan ilgs laiks. Un tā, kā mēs pieļaujam kļūdas? Šie cilvēki, kas jau ir tikuši okeāna ūdens virspusē, kas jau garīgās ziņā jau ir pietiekami attīstījušies, viņi kā aktīvas dvēseles, viņi sāk veidot dažādas, organizēt dažādas partijas, grupas, kustības, dažādas skoliņas, ja, kopīgas masu meditācijas,
Un tādā veidā viņi darbojas pēc 3 dimensiju likumiem, jā. Mēs šeit darbojās, jā, līderis, kā skolotājs, kā guru, kas uzņems vadošo lomu, viņš rīko grupas, rīko tādus, kopīgus pasākumus, rīko kopīgās meditācijas, un šeit tiek arī pieļautas kļūdas. Jo šajās grupu meditācijās piedalās cilvēki, kuri ir dažādos līmeņos, kā jau es teicu, ja, dažādos dziļumos katrs atrodas. Un tāpat arī dažādās vibrācijās. Un tad, kad veido šādu grupu veidā meditāciju kopīgo, ja, tā pēc spēka, pēc enerģijas ir ļoti apņēmīga, jo piedalās vairāki cilvēki, bet katrs ir dažādā līmenī un dažādās vibrācijās. Tātad tie, kuri ir zemākās vibrācijās, pavalk uz leju tos, kuri augstākās vibrācijās, ja. Un tā, teiksim, arī daudz cilvēku atkrīt atpakaļ savās vibrācijās, savos līmeņos. Tā kā patiesībā tādas, grupveidā meditācijas nav nemaz tik labas. Viņas ir spēcīgas, iedarbīgas, jā, bet cilvēki dažādos līmeņos, ja visi atrastos vienā līmenī, tad tas būtu savādāk, bet katrs jau ir savā līmenī. To vēl var paskaidrot tā. Iedomājieties klasi, kurā ir 1. klases skolnieki, ir no pamatskolas skolnieki, ir vidusskola un ir universitātes studenti. No dažādām klasēm, no dažādām grupām, no dažādām skolām. Un ka priekšā ir kāds skolotājs, kāds līderis, kāds vadītājs, kas viņiem visiem stāst vienu lietu. Un tā informācija ir pietiekoši augsta, kas ir saprotama, piemēram, universitātes studentiem. Sakiet, lūdzu, mīļie, vai 1. klases skolnieks sapratīs, spējas uztvert to, ko skolotājs stāsta, teiksim, universitātes līmeņa kaut kādu tēmu? Nē. Un tādā kokteilī, jā, kur ir 1. klase, kur ir pamatskola, kur ir dažādu klašu skolnieki, jā, un visiem stāstīt vienu, viņi nav spējīgi to uztvert. Jā, viņu zināšanu līmenis nav vienāds. Ar to es gribu teikt, ja, kad arī šie garīgie līmeņi, kurā katrs no mums atrodas, viņi nav vienādi. Un arī cilvēku vibrācijas, kurās mēs atrodamies, ir ļoti, ļoti dažādas. Katram cilvēkam tās ir savādākas. Un tad, kad mēs veidojam tādas grupveidā meditācijas, ja, tad tur izveidojas tāds kokteils, tā kā sajaukt, ja, pirmklasnieks kopā ar universitātes studenti. Būtu tieši tas pats. Vai arī, teiksim, vienā traukā sajauc dažādas krāsas, jā, baltu ar tumšu krāsu, beigās kas tur sanāk? Nenosakām krāsa. Vai arī tāpatās, teiksim, vienā traukā sajauc pilnīgi dažādas dzērienas, jā, kafiju, tēju, ūdeni, limonādi. Nevar viss jaukt kopā. Dažādi līmeņi, ja, katrs līmenis tomēr ir savas zināšanas, ir savas spējas, ir savas vibrācijas, tāpat kā katrā klasē, jā, savs zināšanu līmenis. Un ar to mēs arī pieļaujam kļūdu, mīļie. Ja mēs taisam tāds grupveida meditācijas, grupveida pasākums, jo tur tie līmeņi un vibrācijas katram ir savādāks, tāpēc ir labi un pareizi to darīt individuāli, klusumā, pašam ar sevi. Jo šitādos grupveidu pasākumos, ja,
to augsto vibrāciju cilvēkiem, viņiem jau tās viņu vibrācijas pazeminās. Tā kā nevar jaukt dažādu vibrāciju cilvēkus kopā. Katram šis process tomēr ir jāiziet individuāli. Katram pašam ar sevi. Tad tas notiks tīrā veidā un pareizi. Viņam attiecīgajā līmenī, viņam attiecīgajās vibrācijās, un tad tas notiks harmoniski, pēc visiem visuma likumiem, un pareizi tādā veidā mēs nepieļausim kļūdas. Jo ne tikai vibrāciju un garīguma līmenis, arī mūsu apziņas līmenis ir savādāks. Un, teiksim, kā nolasīs, teiksim, pateiks kaut kādu vēstījumu, ja katrs to sapratīs savādāk. Būs tādi, kas to nespēs saprast. Jo ne visiem tas līmenis ir tik attīstīts, tik augsts, ka viņš spēja arī tādu veidu informāciju saprast un uztvert. Pirmklasnieks taču nesapratīs universitātes līmeņa mācības, vai ne tā? Meditēt vajag tikai savas sirds klusumā. Tad enerģijas pareizi strādās pareizi. Un tad šīs enerģijas mūsos darbosies pareizi, pievelkot sev un paceļot uz jaunu attīstības līmeni, ja tās cilvēciskās dvēseles, kuras atrodas ar mums uz viena viļņa. Un tā katrs no mums izstrādāsim savu to attīstības slāni. Pakāpeniski pievelkot uz jaunu līmeni. Un neaizmirst burju frāzi uz augstāko labumu visiem. Lai jums izdodas, mīļie, darīsim to tomēr vienatnē, savā sirds klusumā, darīsim to pareizi, lai mēs varam iziet katru līmeni atbilstoši savām vibrācijām, atbilstoši savai apziņai. Tādā veidā nenodarīsim arī ļaunu citiem cilvēkiem, nesajaucot viņu vibrācijas kā kokteili, ja? Bet lai visiem tas notiek viņa attīstības tempā, atbilstoši viņu līmenim, viņu vibrācijām un viņa apziņas līmenim, varētu teikt. Tā, mīļie!